Mēs šovakar sākam jaunu video lekciju ciklu interkulturālā komunikācija. Mēs nesen pabeidzām ar Ivaru Prūsi ciklu, kurš saucās komunikācijas hegemonija. Šodien mēs sākam ciklu, kas ir veltīts atsevišķam komunikācijas veidam, interkulturālajai komunikācijai, jeb latviešu valodā starpkulturālajai saziņai, saskarsmei. Var lietot arī vēl citus apzīmējumus. Pasaulē lieto multikulturālā komunikācijā, un mēs lietosim galvenokārt jēdzienu interkulturālā komunikācija. Kas ir interkulturālā komunikācija? Interkulturālā komunikācija ir vēsturiski samērā jauna, tāda zinātniska darbība un arī, protams, pedagoģiska darbība, jo realizējās augstākās izglītības līmenī. Saprotams, ka cilvēces vēsturē vienmēr ir bijusi saskarsme interkulturālā jomā, kad tikās dažādu tautu pārstāvji, dažādu etnosu pārstāvji, dažādu kultūru pārstāvji. Taču tam sāka pievērst tādu speciālu uzmanību tikai 20. gadsimta vidū. Runa ir par speciāli, tādu organizētu jaunu diskursu, kas ir saistīts ar cilvēku darbību, ar cilvēku uzvedību un arī ar cilvēku komunikāciju. Šo jauno diskursu nosacīja vairāki konkrēti apsvērumi. Pirmkārt un galvenokārt nosacīja militārais apsvērums, kā es to saucu, proti Otrais pasaules karš, kad amerikāņu armija un interkulturālā komunikācija ir dzimusi Amerikā. Amerikāņu armijas pārstāvji gribēja zināt, kā rīkoties, ieņemot, Japānu, ieņemot citas zemes, kā rieģēs tautas, kad viņās ienāks okupācijas karaspēks. Militāri apsvērumi. Jo 20. gadsimta vidū jau saprata cilvēki, ka ne visu var panākt ar bruņotu iejaukšanos, ar bruņojumu, ar asins izliešanu, jo asins izliešana un bruņojums var dot tikai tādu nelielu rezultātu. Ir jārēķinās ar attiecīgās tautas mentalitāti, ar attiecīgās zemes kultūru vispār. Tas bija pirmais apsvērums, militārais apsvērums. Mēs zinām, ka zinātnes attīstībā militārai jomai vienmēr ir bijusi ļoti svarīga loma, datora, interneta attīstībā. Tie ir jaunākie piemēri. Otrs apsvērums radās vēlāk, biznesa apsvērums. Jo attīstoties starptautiskai tirdzniecībai, arī biznesmeņi saprata, ka marketinga operācijās ir nepieciešama jauna kompetence, proti interkulturālā kompetence. Ir jāzina tās tautas prasības, lai tirgotos ar šīm tautām, jo attīstoties tirdzniecībai radās arī dažādi, paradoksi, īpaši tādās, ļoti atšķirīgās kultūrās no balto cilvēku civilizācijas, arābu kultūrās un arī afrikāņu tautu kultūrās, austrumu tautu kultūrās, jo tika konstatēts, ka ne visu var pārdot un ka ne visu pērk to, ko pērk baltie cilvēki šajās citās civilizācijās. Tātad bizness un militārais faktors bija galvenais, kas nosacīja šī diskursa attīstību. Vēl jāņem ir vērā, ka vēlāk tika ļoti liela uzmanība pievērst arī starptautiskajām attiecībām, diplomātiskajai kompetencei. Un tas arī ir tāds svarīgs moments, runājot par interkulturālās komunikācijas ģenēzi. Jo tika
izvirzīta tāda prasība, lai saskarsme ar citām kultūrām, ar citām tautām notiktu saskaņā ar tā saucamo kontrolējamo konfrontāciju. Kad šī konfrontācija, kāda ir iespējama, satiekoties dažādu tautu pārstāvjiem, tiktu kontrolēta. Mūsdienās 21. gadsimtā interkulturālā komunikācija jau ir plaši attīstīta. Viņa ir nonākusi arī līdz mums, līdz padomju zemēm. Padomju laikā šai tematikai, vispār šī tematika nepastāvēja, mēs pat nezinājām šos jēdzienus, interkulturālā komunikācija, multikulturālā komunikācija. Tagad stāvoklis ir, protams, izmainījies, mums ir pat grāmata latviešu valodā, kultūra dialogs, kur ir veltīta interkulturālās komunikācijas vēsturei un arī teorijai. Šo grāmatu, es zinu, izmanto augstskolās, viņi tika sarakstīti un izdoti Latvijā pirms apmēram 8 gadiem. Ir arī, kā teikt, citas grāmatas pieejamas šodien, kur ir nedaudz runāts par interkulturālo komunikāciju. Kad sākās šī interkulturālā komunikācija, kad radās šis vārds? Šo pirmo video materiālu mēs veltam interkulturālās komunikācijas rašanās apstākļu noskaidrojumam. Kā jau es minēju, sākums ir 20. gadsimta vidū. 20. gadsimta vidū Amerikas Savienotajās valstīs bija izveidojusies ļoti spēcīga antropologu skola, kultūras antropologu skola. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka bija ļoti spēcīga zinātnieku grupa, galvenokārt Kolumbijas universitātē, kura pētīja dažādu tautu kultūras. Tādā ļoti starpdisciplinārā aspektā, gan no valodas viedokļa, gan no etnogrāfiskā viedokļa, arheoloģiskā viedokļa, etnoloģiskā viedokļa, psiholoģiskā viedokļa. Pētīja dažādas tautas, devās ekspedīcijās, un šī skola saprata, ka ir jāveido jau speciāls zinātniskas institūcijas, un 1944. gadā Ņujorkā tika izveidots pirmais interkulturālās pētniecības institūts. Kurā strādāja pirmie cilvēki, kuri pievērsās šai tematikai. Viņi nelietoja vēl vārdu interkulturālā komunikācija. Tiek uzskatīts, ka jēdzienu interkulturālā komunikācija pirmais lietoja amerikāņu antropologs Edvards Halls 1959. gadā. 1959. gadā viņš izdeva grāmatu Klusējošā valoda, The Silent Language, un šajā grāmatā viņš runā par interkulturālo komunikāciju, lietojot tātad jau šo jēdzienu. Pēdējais, ko es gribu minēt attiecībā uz sākumu, ir, protams, amerikāņu valdības un Pentagona izveidotais kara informācijas office, kā viņš saka. Šis office darbojās no 1942. gada līdz 1945. gadam Amerikas armijas sastāvā, un šī office, jeb kara informācijas centra uzdevums bija nodarboties ar propagandu kara laikā Rietum Eiropā, galvenokārt, protams, veicot vācu armijas aģitāciju, visu to kontrapropagandu vācu armijā. Un svarīgākais un interesantākais, varbūt ne visi interesantākais noteikti, bet interesanti ir tas, ka šis kara informācijas centrs pasūtīja slavenai antropoloģijai Rutai Benediktai pētījumu par Japānas kultūru. Jo amerikāņi saprata, ka viņiem vajadzēs karot ar Japānu, iespējams, ka viņiem vajadzēs iebrukt Japānā, un viņi gribēja zināt, kā Japāņi uz to reaģēja. Un viņi pasūtīja Rutai Benediktai pētījumu
lai viņi atbildētu uz jautājumiem par Japāņu mentalitāti, par Japāņu kultūras, kā teikt, raksturīgām tādām iezīmēm, lai amerikāņu armiju, kā teikt, būtu psiholoģiski gatava tikties ar Japāņiem. Ruta Benedikta nezināja japāņu valodu, un viņa arī nemācījās japāņu valodu. Viņa balstoties uz pieejamo literatūru angļu valodā, sagatavoja ļoti slavenu grāmatu Šķēps un rozes, kurš ir tulkots daudzās valodās, es atvainojos, krizantēmas un rozes, un šī grāmata tiek uzskatīta par vienu no tādiem interkulturālās komunikācijas interesantākajiem darbiem, īpaši sākuma periodā. Mūsdienās šī interkulturālā komunikācija, kā jau minēju, ir attīstījusies ļoti plaši. Nākamajā video materiālā mēs runāsim par teorētisko bāzi, par tām atziņām, uz kurām jau no paša sākuma balstās starpkulturālā komunikācija. Paldies!